Ko es gribēju pateikt? Pirmkārt, man sen bija doma pateikt kaut kādas pārdomas, kas rodas nakts vidū vai no rītus pēc 4, kad vislabākais laiks meditācijai, neviens duraks netraucē. Latvijas nelaime duraki visās malās, niecības, viduvējības, kas visu sagrābušas savās rokās un tur vemti gribās no šīm viduvējībām, no šiem durakiem, kas ir kaut ko dabūjis savās rokās un tur mēģina diktēt savus noteikumus un tu nevari. Tev ir pretīgi vienkārši ar viņiem tur nonāk kontaktā tikai tāpēc, kad viņi ir dabūjuši kaut ko sev iekampuši kaut kādu kumos un grib to vēl visiem citiem uzspiest, lai pēc šo te duraku likumiem viss notiktu. Man bija doma ņemt rokās diktafonu, ierakstīt savas pārdomas, bet pagaidām izlīdzos ar mobilo telefonu izlīdzos. Un ko es gribēju teikt, uztaisīju video kanālu vakar. Es saprotu, ka dzīvē viss, teiksim tā, ir tādā, kā saka, mainībā. Un, mainās visi matriks, cilvēki arī mainās, ir kaut ko, teiksim, sasnieguši un atceros, ka man bija daudz visādi tādu video kanālu, kad es ar jogas izplatīšanu aktīvi ņēmos, bet, viņi varbūt nezaudējuši savu aktualitāti, bet man bija viens tāds video kanāls, kuru dzēsa dēļ politikas stulbās, kuru dzēsa, varbūt labi, ka dzēsa, jo tur bija tādi video, kur, es varbūt skatoties no šodienas situācijas arī īsti negribētu, ka tie video tur ir, tā kaut kā, bet no otras puses palika žēl, ka viņu dzēsa. Daudz tur bija lieka, kā es, teiksim, kad sāka jogu nodarboties, es atdevu visas grāmatas savos labās bibliotekai, lai man netraucētu. Liekās grāmatas, izmetu žurnālus, lai man netraucētu nodarboties ar jogu, bet, šausmīgi nožēloju, ka es to izdarīju pēc tam, jo tas, ko es biju savācis, tas bija, ar kaut kādu, teiksim tā, zinām, vērtību. Pēc tam vēl es esmu kaut ko atdevis un arī nožēlojis un atdevis kaut kādiem šaromižņikiem. Tur atdevis, jo, varbūt atdevu, lai nevilktos tā līsta aura, tā enerģētika, kas ar to visu saistās, jo cilvēks izaug no savas, teiksim, tā vides un, piemēram, es saskāros internetā ar tādu gadījumu, tu esi kaut ko darījis tur pirms 10 gadiem, pirms 20 gadiem, ir, kad sākām runāt par tām viduvējībām, tur vēl pastāv konkurences cīņa, kura tā viduvējība, kuru noēdīs un, labi, tur mēs neesam ideāli, katrs kaut ko tur dara un pēkšņi izveidojies pat cilvēku priekšstats, kāds viņš bija pirms 20 gadiem, pirms 10 gadiem, un tad tur, es vienu dāmu dabūju bloķēt, it kā viņa normāli raksta pat politiku, aktīvi domā, bet es kaut ko uzrakstu, un viņa pēkšņi jau sāka līst pat zem Ivo Puriņa. Galvenā tēma man bija šodienas sarunas par to Ivo Puriņu.
sāka līst zem Ivo Pūriņa profilu un sāka ar mani sraču uztaisīt, jo, viņa uzskata, tās viņas, protams, atkal tās stulbuma izpausmes, ne tikai viņas, bet cilvēki, kas paši neprogresē, kas neiet dzīvē uz priekšu, vienalga, viņi domā, ka, tas ir tas pats cilvēks, kas bijis pirms tiem 20 gadiem, pirms tiem 10 gadiem, pārmet viņam visas tās pašas īpašības vecās un, vienkārši paliek riebīgi, paliek pretīgi tas viss un tad, vienīgā iespēja ir to cilvēku bloķēt, to izslēgt no viņa dzīves vai vispār neuzturēt ar tādiem cilvēkiem kontaktus. Diemžēl tas tā ir un tur neko nevar darīt un tad, kā saka, jāsaraksta bezmaz plus un kontra 2 stabiņos, vai man ir tas cilvēks vajadzīgs un vai man nav tas cilvēks vajadzīgs un beigās izrādās, kad, teiksim tā, tev neko nevajag vispār, nahuj tādu, kas uzrāpies kaut kur uz, kaut kādas sagrābis kaut kādas tur, varbūt lietas, zināšanas, un kā suns ir uz siena kaudzes, un viņš tur, izmantojot to visu, tur tā, uzvedās, kad ar viņu pretī kontaktēties. Es domāju, nahuj tāds cilvēks, un principā galvenā doma, kas bija, ko es gribēju stāstīt par to Ivo Pūriņu. Tur varbūt es vēlāk viņu izvērsīšu vairāk, bet ir tāda lieta, kad es viņu iepazinos, es domāju, baigi krūtais, viņš tur ir avīzēs, tur publicējies žurnālos un tā, bet, tas jā, varbūt no tā laika manas skatu punkta liktās, kad, viņš ir baigi krūtais, bet, kad tu pats kaut ko sasniedz, tad tā kruķizna, kā saka, pazūd drusku, un kad tu pats kaut ko sasniedz, tad, tu skaties objektīvi, reāli uz visu notiekošo, tāpēc es arī izdomāju nosaukt to video kanālu Real Life, reālā dzīve Latvijā, no ezotērikas skatu punkta, reālais, tas ir reālais, kas ir bez visādiem izskaistinājumiem, bet arī objektīvais, tur Ivo Pūriņam ir objektīvā laika asociācija, jo viņš uzskata, ka viņu tas Tolteku, tas laiks, tā Tolteka astroloģija, tas ir vienīgais patiesais laiks, tā kaut kā. Un man bija iesākumā interesanti, kad es ar viņu iepazinos, jo viņš stāstīja ļoti daudz visādi stāstus interesantus. Un ar viņu bija visādi interesanti piedzīvojumi, kad viņš pie manis dzīvoja. Bet beigās jau, es klausījos ik pa laikam tās viņa lekcijas, bet ko es gribu pateikt, katrā, teiksim, tajā, ko cilvēks tur iet pa kaut kādu tur garīgo ceļu, viņš tur, pat ja viņš kaut ko jaunu ievieš, kā, tas Ivo Pūriņš, viņam tur ir, teiksim, savu tā mācība, viņš tur Latvijā izplatītājs, bet, ir katrai tai reliģijai tādas nianses, ka viņas mūsu laikos Kali jogā ir izkropļotas visas, un tu nevari uzliekt augstāk par savu dirsu, respektīvi, ko es ar to gribu pateikt. Es ilgu laiku tusēju kristiešiem, bet, kristietība ir ļoti zemā līmenī, un, tu nevari uzliekt augstāk par savu dirsu, ja tu turpini tusēt ar tiem zemiem deģenerējušiem ļautiņiem, tu atrodies viņu līmenī, tur tas ir objektīvi. Un es ievēroju, kad,
Ivo aizvilkās pie vienas kristiešu sektas, viņi reāli ir sekta. Būsim godīgi attiecībā pie sevis. Tāpat arī, kā, Sahadžogā tur ir elementi, kas to grib padarīt par sektu. Un tad ir tāda situācija, kad ir divi varianti. Kā viens mans tur paziņa, tāds pusdraugs no Maskavas, kas tur Rīgā atvilcies, ir nosēdies, un viņš ir viens variants tad, kad viņš kaut ko izdara, tad sapurnost, viss ok, bet kad viņam uznāk tāda vēlēšanās, kad viņš sāk naturāli vienkārši skalot smadzenes, uzskata tevi pa muļķi un sāk tev naturāli skalot smadzenes, tev, izmantojot tur savas reliģijas kaut kādas tās, šitās te zināšanas, tas ir kā, Bībelē tur tādus sauc pa farizējiem, kas tur tev sāk skalot smadzenes vienkārši ar kaut kādām baisajām zināšanām un domā, ka tu esi muļķis un neko nesaprot. Un ilgu laiku, kāpēc es pa Ivo Puriņu rakstu, tāpēc, ka mums ir jābūt kaut kādam etalonam, pēc kura salīdzināt, un vislabāk mēs varam redzēt otru cilvēku no malas. Cilvēks pēc būtības ir slinks, es arī, kad saslimu, tur nonācu slimnīcā, pirms vairākiem gadiem man tur viss tā slimošana radīja vēlmi nodarboties vairāk ar jogu meditāciju, jo Puriņš uzreiz redzēja, kad es esmu palicis augstāk bišķīt pa savu līmeni, un es pats to sajūtu, ka, nekas jau īpaši man tur nebija tāds, es visu laiku tajā vecajā zaņķī tusējos, kur daudz palika, un pēc tam man izdevās drusciņi kaut ko izmainīt, un so milzīgām ciešanām, jo es sapratu, kad, ja es to nedarīšu, man tas vienkārši loģiski domāšana man baisi palīdz, kad, ja es to nedarīšu vienkārši, tad, man arī neizdosies savas tekošās problēmas atrisināt. Pie šīs situācijas vēlāk nonākšu. Tā, es risinot savas tekošās problēmas, kad tur ar veselību bija sarežģījumi, lai tur viss tur notiktu, jo tur veselības viss tā iedrukstīja pilnīgā žopā, un lai, viss tur arī raiti notiktu, man nācās intensīvi nodarboties ar jogu, meditāciju, un kaut vai, lai pats, izdzīvotu tā kaut kā, un pēc tāda bezmaz blitzkrīga pamatīga es pēkšņi sajūtu, ka es nevēlos vairs to visu veco kompāniju, un kad es esmu nobriedis kaut kam citam, drusku citādākai dzīvei, un pārstāt ar visiem tie vecajiem paziņām tur uzturēt attiecības. Tur bezmaz es nomainīju vārdu, uzvārdu, gandrīz tā sāku jaunu dzīvi, un reāli sāku jaunu dzīvi. Tas ir viens moments, un, tā kā Ivo Puriņš to raksturoja, es tagad mēģinu noraksturot viņu. Vienkārši man uznāca tādu vajadzību viņu noraksturot, un principā, man arī, es klausījos viņa lekcijas, viņa lekcijas ir tādas, apmēram bija 90. gada ezotērikas līmenī, tur ir kaut kāds patiesības graustais lekcijās, bet, kā saka, pārējais ir tāda patukša diezgan muldēšana. Un man reizēm tur patīk tās lekcijas, reizēm, es uzliku un kā paklausījos drusku vienkārši izslēdzu, un tā viņa
patukšā muldēšana viss apnika. Nu, un tad skatos tagad nesen video, ka viņš ir aizbraucis uz šito te Spāniju, uz Kanāriju salām viņš ir aizbraucis un pēkšņi es jūtu, ka viņš ir reāli kaut ko sasniedzis, vairs viņam nav tās tukšās muldēšanas un sevišķi, ka viņš bija tai kristiešu sekta apgrozījies pilnīgi no viņa, kristietības egregors ir ļoti spēcīgs. Pilnīgi no viņa nāca tāda kā mācītāja, tāda sprediķu lasīšana tāda, viņš tur tusēja visādiem tur pa pusēji sātanistiem, es arī nemīlu šausmīgi to egregoru, to sātanu iztumties. Nu, varbūt vienīgais labums, ka tie sātanisti drusku no viņa pamuka nost, jo kristietība nemīl sātanists un sātanists atkal nemīl kristietību. Tie divi antagonisti, jeb, kur es lasīju vienu tāda Averjanova, Varavera, viņam tāda grāmata Astrālais karatē, bet viņam kaut kur bija tāds dīvains saits Krievu vienā tur resursā. Un tai dīvainā saitā bija ierakstīts, kad uz zemes cīnās par varu divas komandas. Melnie magi cīnās, tie sātanisti, un cīnās reptīļi, tie kristieši. Tas ir, var sakot, var visas tās, perturbācijas, kas uz zemes notiek, sadalīt divās lielās kompānijās, vai sātanisti melnie magi, vai reptiloīdi kristieši, ka tur kaut kur viens arī saka, ka Kristus bijis reptīlis, un iespējams tam es daļēji piekrītu, jo tie reptīļi arī dažādi ir. Vieni tiešām ir ļaunie, un vieni cenšas palīdzēt cilvēkiem. Tie labie reptīļi kaut kā tā. Bet tas nemaina to domu, ka viņi ir reptiloīdu pārstāvi no reptiloīdu klana. Bet atgriežamies pie Ivo Puriņa. Man skatos viņa to pēdējo lekciju, 11. novembra modinātājs, un pēkšņi es redzu, kad viņš ir, neteiksim, gandrīz jau kā tāds jogas, tāds slavens guru, Paramahamsa Jogananda, bet, viņš sāk runāt par tādām lietām, kas nav viss kaut kāda tur smadzeņu komprostrēšana, kā man tas Maskavas draugs to nodabies, viņš sāk runāt kaut ko par reālu, kas ir, ka bijis tur tajā Spānijas tur vietā, tur pilsētiņā reāls bijis svētais, kas ir braucis tur kaut kur palīdzēt, strādāt ar tiem indiāņiem, kas ir, tur sasniedzis, ir apgaismību, kas tur atrodas tagad kaut kādā tur citā dimensijā. Jā, tā viss ir, ka tam Ivo Puriņam pašam ir bijis tur slikti, organisms saņēmis triecienu devu kaut kādu tur šito te transformācijas, ka bijis bais sūdīgi, un viņš pēkšņi apzinājies, varbūt sajūtas kaut kādu tur daļēji apgaismību. Pēkšņi viņš bija uzreiz, cita lieta, viņa lekciju klausīties, ka vairs nav šitā visa trulā smadzeņu skalošana, bet viņš, strāsta par reālām lietām, kur tu saproti, jā, tas nav, tas farizeisms, tas izplatītais, bet tas ir tas, ko cilvēks ir, kā saka, caur sevi izmocījis, reāli sasniedzis, visu cieņu, cepurina nost, bija interesanti. Cerams, viņš neņems ļaunā manas tur arī kritiskos izteikumus vai novērojumus no malas. Un pagaidām tas ir viss. Tas bija tikai pirmais, kā saka, krieviski proba perā, pirmais izmēģinājums kaut ko pateikt, kaut ko pastāstīt, un vispār es lasīju šito, pašlaik pat ne diktafonā, bet vienkārši mobilā telefona
ierakstu programmā ierunāju šito visu, jo es gribēju to visu uzlikt uz papīra, bet iespējams es arī ielikšu YouTube vienkārši, kā, tādu sarunu, redzēs, kā cilvēki to visu uztvers. Tā kaut kā, varbūt vēl kādas domas radīsies, bet varbūt es, teiksim, šo te sarunu pats noklausīšos, un man vēl radīsies kaut kādas pārdomas, bet tur ir tāda situācija, ka, ja tu, teiksim, pamosties, jau tu esi dienā uzcēlies, tev pazūd visa tā iedvesma, kā saka, pegas aizjoņo projām, un no rīta ir tīrāks gaiss, tur vieglākas vibrācijas, tur, tev ir lielāka iedvesma kaut ko apsmadzeņot, tāpēc es arī citreiz eju vēl gulēt, mocos tur ar gulēšanu, protams, bet, naktī ir vieglāk lasīt visādas sarežģītas grāmatas, sarežģītas lekcijas, klausīties, vienkārši galva strādā, ķirbis strādā labāk, un tev vieglāk visu apdomāt kaut kā tā. Labi, tad ilgi neaizkavēšu nevienu un pielikšu punktu šodien. Paldies par uzmanību.